Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Apņemies neierobežot Dievu. Šodienas rakstu vieta. Un viņš tur nevienu brīnumu nevarēja darīt, tik vien retiem vājiem viņš rokas uzlika un tos dziedināja. Marka evaņģēlijs 6. nodaļa, 5. pants. Klika bībele. Šodienas pārdomas. Šodienas raksturvietā nav teikts, ka Jēzus negribēja darīt brīnumus, bet gan, ka viņš nespēja darīt brīnumus. Dievs spēj strādāt tikai tur, kur ir ticība. Cik reižu mēs esam ierobežojuši Dieva dāsnās svētības, jo neesam ticējuši, ka viņa apsolījumi piepildīsies. Mēs ļaujam dažādiem apstākļiem un pagātnes notikumiem izšaubīt mūsu ticību pārdabiskajam Dievam. Svarīgi apzināties, ka bieži Dieva domas par tavu svētību radikāli atšķiras no tavām domām. Mēs domājam dabiski, bet Dievs domā pārdabiski. Viņš ir brīnumu un labvēlības pilns. Viņš jau ir nolēmis tevi svētīt. Tagad tavā ziņā ir aktivizēt savu ticību. Patiesība ir tā, ka notiks tieši tas, kam tu ticēsi. Tu varbūt neredzi, kā Dieva apsolījums var piepildīties, taču apņemies neierobežot Dievu. Pārtrauc meklēt attaisnojumus. Uzdrošinies ticēt tam, ko Dievs jau ir izlēmis. Ja tu to izdarīsi, Dievs pārsniegs tavas cerības, un viņa brīnumi piepildīs tavu dzīvi. Šodienas lūkšana. Tēvs, patiesi tu esi pārdabisks Dievs, pilns brīnumu un labvēlības. Palīdz man noņemt manas ticības ierobežotājus, lai tava grība var notikt manī un caur mani. Es izvēlos ticēt taviem apsolījumiem un apliecinu, ka es redzēšu tavas pārdabiskās labvēlības diženumu manā dzīvē. Jēzus vārdā. Āmen.